Lūdzu, reģistrēsimies sēdē, bet es arī redzu, ka jau daži ir reģistrējušies, varbūt visi klātesošajiem. Pat ir neesmu reģistrējies. Tā. 8 un 8 ir reģistrējušies un sokam šo sasaukumā pēdējo komiteju. Un šodien dienas kārtībā 6 jautājumi. Pirmais jautājums izskatāts iepriekšējos komitejos un aicinošu par šo jautājumu nobalsot, ja nav nevienam nekādu priekšlikumu. Tā. Nav jautājumu, tad lūdzu balsosim. Jā, visi būs nobalsojuši. Slēdzu balsošanu. Visi par. Un porējām pie dienas kārtības nākošo jautājumu, otram, kas ir par Rēzeknes novada veselības un sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu. Ziņotāja ir Jūlija Ņesterova. Lūdzu, Jūlija. Jā, labdien. Tad ir priekšlikums izdot Rēzeknes novada veselības un sociālās aprūpes centra nolikumu, kurš stāsies spēkā ar 2025. Gada 1. jūliju, un tad atzīt par spēkā zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes veselības un sociālās aprūpes centra Viļāni nolikumu. Tā, es esmu iepazinusies ar šo nolikumu. Es ceru arī visu komitejas locekļi, varbūt kādam ir jautājums, kādi priekšlikumi par nolikumu vai kaut kādas pamanītas kādas nebūšanas. Jā, tātad no 1. jūlija darbu sāks jau mūsu jaunā iestāde, jaunizveidotā iestāde, kas ir Rēzeknes novada veselības un sociālās aprūpes centrs, jā, kuram tātad ir juridiskā adrese būs Viļāni. Un tur būs tās centrs ar 3 struktūru vienībām. Ja? Tā, vai jums, Jūlija, ir kā jums vispār noritējis process ar darbinieku informēšanu un brīdināšanu sakarā ar to, ka mēs tomēr likvidējām iepriekš šīs iestādes un tagad esam izveidojuši jaunu iestādi. Kā jums šis process ir noritējis? To brīdi līdz 30. maijam visi darbinieki jau bija brīdināti, informēti, ja, ka notiek tad apvienošana, darbs netiks pārtraukts, līdz ar to arī nav nekādu problēmu vai uztraukumam nav pamata. Klientiem arī pakalpojums netiks pārtraukts struktūra vienībās. Uz doto brīdi jau ir saņemts lēmums no Labklājības ministrijas par datu aktualizāciju, jo SAC Viļāni mainās nosaukums, ja, tad jau ir saņemts lēmums, ka ir apstiprināts, ja, un notiek darbs par dokumentu aktualizēšana jaunām struktūrvienību reģistrēšanai, ja, jo viņi būs likvidēti reģistrā un uzreiz arī tad reģistrēti no jaunākā SAC struktūrvienības. Tam mums Labklājības ministrijā dod 3 mēnešus no 1. jūlija. 1. jūlija 3 mēnešus, jā. Tā kā jūs esat tādā pilnā gatavībā, jā? Jā, tā kā es domāju, ka mēs negaidīsim tos 3 mēnešus, mēs jau šomēnes sāksim sūtīt dokumentus, lai viņi apkopo visu tad un likvidē un uzreiz no jaunā arī tad reģistrē pakalpojumu. Gunāram jautājums? Ne, uz doto brīdi vēl ir iet konkurss projektēšanai. Tajā sākanā krustā viss gatavs izvietot. Cik saprotu, no 16. datuma, no pirmdienas, jā, viņi sāks pieņemt. Jā. Tur es nezinu, tur viņam jāprasa. Viņi ir atsūtījuši informāciju par izmaksām, ja es nepildos 1050. 35 eiro dienā.
35 eiro dienā, ja pareiķina uz mēnesi, tas ir, mums klādāks. Lai tā būs. Es domāju, viņiem administrēšana ir lētāka. Tādā ziņā. Jā, viņi ir atsūtījuši oficiāli vēstulē 35 eiro dienā. Un kas notiek ar Viļānu, iepriekšējās iestādes Viļānu sociāla aprūpas centra darbiniekiem? Tātad. Uz to brīdi, kad būs remonts? Jā. Dīkstāvi. Jā. Tā kā mums ir veselības daļa, un pirmajā stāvā mums arī ir klienti, kuri arī paliek pa nakti, līdz ar to arī tad, viņi mainīsies, daļa strādās, daļa būs dīkstāvē, tad viņi mainīsies, plus vēl atvaļinājumi. Ja būtībā tā kāda tikai noslēgts līguma par projektēšanu? Jau noslēgts? Procesā. Jā, procesā. Jā. Tikai reāli šī klientu pārvietošana var būt nepieciešama tikai nākamā gada. Decembris, janvāris, jā. Tikai ziemā, jā, jo tas ir vēl projektēšanas darbi. Tad ir jāiepērk pilnieks un tie darbi, kas ir remontdarbi. Līdz ar to reāli, bet varbūt šajā 2025. gadā mums nebūs nepieciešama pārvietošana klientus. Līdz ar to mēs rūpīgi plānosim 2028. gadu, lai darbiniekiem šajā laikā atvaļinājumus saplānot. Papildus darbus, cerams, ka dīkstāvi būs samazināti, jā. Jā, tas arī tāds svarīgs faktors. Jā, vai tas ir ņemts vērā, tas plānos un skatīs, sākām bija domā šovasaru, bet tā kā procesi kā parasti ar šiem projektumiem ievalkās, un līdz ar to šie situācija ir mainījusies. Ir jau pārunāts ar darbiniekiem, ka viņi sāc Viļāni darbinieki, ka viņi varbūt varēs sekt un laist atvaļinājumos SRN darbiniekus, un tā kā mēs jau strādāsim nākošgad jau vienā iestādē, līdz ar to arī, tad tur arī mēs varēsim nodrošināt. Jā, tad būs iespēja tā kā rotēt. Jā, visi ir izplānots, vienīgais, kas mums tad gaidam remontu. Jā, tā. Vai vēl ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Tātad no 1. jūlija. No 1. jūlija darbu sāk jaunā iestāde Rēzes novada veselības un sociālās aprūpes centrs. Un šobrīd mēs apstiprināsim nolikumu. Lūdzu, balsosim. Nobalsojuši visi, slēdzu balsu. Un arī visi ir teikuši par, un līdz ar to šis lēmums tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Pārējiem paldies, Jūlijam. Jā, Rita Žurzina ieņēmusi savu vietu un sākam 3. jautājumu, kas ir par dzīvokļa izīrēšanu speciālistam Maltas pagastā. Lūdzu. Jā, labdien. Tika saņemts iesniegums par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu no minētas personas. Persona turpina darba attiecības, sakarā ar to ir tiesības īrēt pašvaldības dzīvokli kā speciāliste. Lūdzu tad virzīt šo jautājumu domas sēde lēmuma pieņemšanai un izīrēt minētai personai dienesta dzīvokli uz 3 gadiem. Jā, vai ir jautājumi? Jautājumu neredzu, ne rokas, ne arī virtuāli, tā ka balsosim lūdzu par šo lēmumu projektu. Nobalsots, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgs lēmums, tātad atzīt personu par atbilstošu dzīvokļu izīriešanai Maltas pagastā. Tā, 4. jautājums par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu personai. Lūdzu, Rita. Tika saņemts iesniegums par iekļaušanu reģistrā un dzīvokļa izīrēšanu. Persona ir bērns Bārenis. Persona ir tiesības īrēt pašvaldības dzīvokli, lūgums atbalstīt un virzīt jautājumu uz domas sēdi lēmuma pieņemšanai un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldības dzīvokli un iekļaut minēto personu pirmās kārtas reģistrā ar kārtas numuru 47. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, balsosim. Nobalsots. Pieņems pozitīvs lēmums un jautājums tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Par
Pārējām pie nākamā 5. jautājuma par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu personai. Tika saņemts iesniegums par iekļaušanu reģistrā un dzīvojamas platības izīrēšanu daudzbērnu ģimene ar 3 nepilngadīgajiem bērniem. Vēlas īrēt pašvaldības dzīvokli, lūgums atbalstīt un virzīt jautājumus domisēdi un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldības dzīvokli un iekļaut personu vispārējās kārtas reģistrā ar kārtas numuru 31. Lēmuma projekta ir 33, bet par šo laiku mēs izņēmam no reģistrā 2 personas. Būs 31. Jā, tad es nolīdzu. Vai ir kādi citi priekšlikumi vai jautājumi ziņotājai? Nav? Tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Ir noticis balsošana. Slēdzu. Visi nobalsojuši par, lēmums pieņemts un pārējām pie dienas kārtības pēdējā jautājumā ar numuru 6 par īrētās dzīvumās telpas apmaiņu pret citu īramo dzīvumo telpu. Lūdzu. Jā. Persona maina dzīvojuma platību uz mazāku. Persona reāli izīrēs tagad vienu istabiņu dzīvokli. Tātad lūgums atbalstīt un atļaut veikt dzīvojuma platību apmaiņu. Vai ir jautājumi? Balsosim. Balsots, slēdzu balsošanu, un rezultāts ir uzdeļīgs pozitīvs. Visi nobalsojuši par, līdz ar to jautājums ir izskatīts un arī pieņemts un virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Paldies!